ērtības futbolistiem ir izaugušas vēl augstākā līmenī. Ja par infrastruktūru tad varam arī pasakīt, ka mums aiz mugurām ir dabīgā seguma apstākļi. Tie, kas nezina, Darko Lemaičs ar Ismails Diomandē ir saskārušies ar veselības problēmām. Abi divi rezerves uz soliņa un Smaile Emenike. Tāpat Modul Saidī. Jā, daudz bijis vairākos klubos, bet tagad atgriezies Latvijā. Kristers Putniņš kā trenera pienākumu izpildītais sanāks šajā vakarā. Būs klāt gan virslīgas starts vienlaikus vienā sekundē ar Ogres pirmo spērienu pa bumbu virslīgas turnīrā. Virslīgas absolūtie debitanti, pat varētu teikt, gan kā klubs, gan kā pilsēta. Ievaddaļā 13. minūtes sākums, Savaļnieki centrējums sodlākos tālos, šeit rikošets un noķer bumba Parfjonovs, Nikita Parfjonovs. Šeit arī vajadzēja norēģēt, jo tā bumba vēl trāpīja šeit vienam no ogrēniešiem un pēc tam tikai lidoja vārdsarga virzienā. Parfjonovs, kurš savulaik tieši pret RFS piedzīvoja debiju, pārstāvot metu un nesnāk pretuzbrukums Ogres vienībai. Un Odišārija arī. Tas bija iepriekš arī pirmajā līgā. Redzam atkārtojumā vēl reiz iepriekšējo standartu, kur Paniča sitiens, rikošets un bumba pie Parfjonova. Tad jā, Juris skap un ir gatavs arī krāt tās rezultīvās piespēles. Kļūdās savu laukumu pusē, īsajās piespēlēs Ogrēnieši atkal. Un Odišārija pats rībā Doras piespēlē pa kreisi, Ikaunieks un Saidī netiek pie sitiena. Bet tad ir Paniča ar tālu sitienu pa vidu vārtiem, Parfjonovs noķer. Strāvs uzbrukums un Savaļnieks divi ticamākie varianti vai arī Jānis Ikaunieks. Bet kā rīkoties? Soda laukumā ir Emenīkes, sitiens, Jānis Ikaunieks. Jau šķiet, ka 3. vai pat 4. sejs Parfjonova. Ikauniekam, manuprāt, bija iespēja ar galvu izdarīt sitienu, taču netrāpa viņš. Tagad varētu būt pārmetumi no Ogres komandas, jo Griščenko aptur ātro uzbrukumu viesiem. Pārliecinoši viņi kontrolēja bumbu, divi tā skrēja par diviem aizsargiem, un tajā brīdī atskana svilpa. Tomēr Emenike, man jau arī bija tādas aizdomas, viņš ir ātrā futbola uzbrucējs, kurš var ātri pārskriet no aizsardzības uzbrukumā. Tā viņš Jelgavas Kreklā sodīja RFS pagājušajā gadā. Tajā slavenajā 4-1 uzvarā. Kaut gan jāsaka, ka arī Ismails Diomandē, kurš tagad iznācis vairākais, toties ir ļoti kustīgs un veikls. Spēlē bieži vien uz apsteigšanu. Šajos dueļos pret RFS jaudīgiem uzbrucējiem. RFS soda laukumā, negaidīts sitiens no Odišārijas. Un Nikita Parfjonovs skāra ar pirkstu galiņam bumbu. Turpina būt neapmierināta un mainīt uzbrukuma sastāvu. Sezonas seivs pagaidām. Tur uztaisītas, vairākas divas maiņas. Un Saidī saglabās savu pozīciju laukumā. Ja skatāmies vēl uz RFS soliņu, jā, šeit pārtvērusi bumbu ir Ogre, tad Viktoro Moruza rīcībā vēl ir talā no tādiem bīstamiem spēlētājiem. Protams, ka Darko Lemaičs. Arī Šīna, arī Rakičs, bet tagad tāpat ir iespēja šiem laukumā esošajiem. Centrējums Ikaunieks 1-0. Jānis Ikaunieks, kurš gan cits gūs sezonas pirmos vārdus. 63. minūte pēc Lašas Odišārijas centrējuma Jānis Ikaunieks. Ar izmisīgu lēcienu mēģināja pārvietoties, cik vien mācēja uz tālo stūri Nikita Parfjonovs, jo izcila piespēle brīvs bija Jānis Ikaunieks tiešām izpildot šo sitienu. Arī precīzi ar galvu. Daudzkārt viņš ir bijis vārds ar galvu Latvijas futbola virslīgā un izdara to arī tagad. Pirmās kārtas mačā RFS tomēr nospiež un arī zilie dūmi kopā ar Luktovišiem parādās RFS atbalstītāju sektorā. Uguņošana arī tomēr neliela tur norisinās. Dāvja Veikrī Garamala parādīja mums spēles režisors kā Parfjonovs ab. Aleksandra centrējums un acit. Maiņu nāk šis ir spēlētājs. Tagad bumba pie Parfjonova, kurš ātri lūkos uzsākt uzbrukumu. Apakšējo piecinieku, trīnieku, četrnieku, kurš var tagad saukt to komandu kopumu. Kas šeit? Rāda, jā, Nikita Parfjonovs skrien pie tiesas. Šeit gan pirmo reizi būtu nodarījis varu. Mēs to nepamanījām. Un vēl es sarkano kartīti Ismailam Diomandē, Ogres komanda. Ļoti pārliecinoši Nikita Parfjonovs. Ja viņš melo, tad viņš ir nekrietnes cilvēks. Es sev ticu šajā situācijā. Ogres vārdsargam, ka ir bijis sitiens ar Elkoni pa seju. Ārpus spēles epizode. Un, diemžēl, lūk, jums arī piemērs, kāpēc var tomēr reizēm nodara. Varas, protams, sacīt romantika.
Nav vienkārši tādus momentus noķert, būtu vara tehnika, būtu vairāk arī kameru, arī mēs jums varētu atrādīt šai situācijai, tas palicis ārpus kadra. Nu, jārunā ar asistentu, ar Andreju Zaharčko, kuram bija tas jāpamanā, un viņš to izskatās ir pamanījis un pastāstījis galvenajam tiesnesam, kurš parāda tieši šo sarkano diamantē. Aizsardzības prasmes, saņemšanas prasmes tagad pie Viktora Morozova. Pasāk, tas prasījās tieši BFC Daugavpils tādai vienkāršākai komandai savas spēles uzbūvē, likam varam šādi raksturot BFC, kur redzēsim jau rīt. 2 dienā uzņemot Grobiņu. Tagad iespēja vēl rīdzniekiem panākt 2-0. Svarīgi, kā šis moments beigsies. Svarīgs būs kompensācijas laiks. Tagad skatāmies. Odišārija vēl vienreiz šāda pati saspēle. Vēlreiz vārti Jāni Mikalniekam. Vairs nav nozīmes tām, ka 4 minūtes kompensācijas laiks. Svarīgākais tas, ka RFS pieliek punktu intrigai. Tieši tāda pati kombinācija. Tas pats rezultatīvās piespēles autors Laša Odišārija. Nedrīkst runāt tikai par vārtu guvēju Jāni Mikalnieku un Odišāriem. 2 rezultatīvās piespēles teica, viņš ceļ tās bumbas augšā. Un, protams, arī visiem zināms fakts, ka Jānis Mikalnieks ne tikai ar kājām spēlē lieliski. Gan traumas daļai patraucēja pagājušajā sezonā. Pirmajā sezonā pats arī atzina, ka pusgadu bija grūti adaptēties. Tagad 2 rezultātus piespēles pirmajā kārtā un RFS uzvar 2-0 pret Ogrēniešiem, pret Ogre United.